Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Tici un slavē. Šodienas raksturvieta. Un viņš deva rīkojumus karapulkiem un sakārtoja dziedātājus tam kungam, lai viņa svētā glītumā teiktu to kungu slavas dziesmās, iedami karavīriem pa priekšu un dziedādami. Pateicieties tam kungam, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi. 2. laika, 20. nodaļa, 21. pants. Šodienas pārdomas. 2. laika grāmatā, 20. nodaļā lasām par notikumu, kad ļoti spēcīgi ienaidnieki bija apvienojušies iekarot un iznīcināt Jūdas ķēniņu valsti. Ķēniņš sasauca tautu uz lūgšanu un vērsās pie Dieva. Dievs atbildēja caur pravieti sacīdams: nebīstieties un neļaujieties samulsināties šī lielā pulka priekšā, jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš. Varētu domāt, ja jau tas ir Dieva karš, tad tautai nekas nav jādara. Taču tas nebija paredzēts Dieva plānā. Dievs lika tautai doties kaujā, pirmajās rindās liekot slavētājus. Kad Dieva tauta paklausīja norādījumiem, Dievs ne tikai dāvāja pārdabisku uzvaru, bet arī deva bagātīgu laupījumu, ko bija pametuši uzbrucēji. Lai arī kas šodien plānotu uzbrukt tev, apzinies, ka tu esi Dieva bērns, un tev jau pieder uzvara. Notic šai patiesībai un sāc pateikties Dievam, ka neviens ierocis, kas vērsts pret tevi, negūs panākumus. Viņš izsūta eņģeļus kalpot tavā labā. Dievs pats iet tev pa priekšu un rāda tev drošu ceļu. Šodienas lūgšana. Mīļais Tēvs, es izvēlos slavēt Tevi, jo ticu, ka Tu jebkuru situāciju manā dzīvē vērs par labu. Patiesi, Tava žēlastība paliek mūžīgi. Paldies, ka dāvini man mieru, prieku un patiesu uzvaru. Jēzus vārdā. Āmen.